Šodien valmieriešus īpaši pārgājusi stacijas rajona iedzīvotājs nepatīkami pārsteidz ziņa par aizvadītā vakara notikumiem Robežu ielā, kur atrasti 2 cilvēku līķi ar šautām brūcēm. Lai gan Robežu ielas iedzīvotāji stāsta, ka nav redzējuši neko aizdomīgu un nav bijuši dzirdami arī šāvienu trokšņi, fakts, ka Robežu ielā asins stingzinošu notikumu rezultātā dzīvības zaudējuši 2 cilvēki ir nenoliedzams. Plašāka informācija par notikušo devāmies noskaidrot Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirknī. Vakardien vakarpusē pēc 21. Vidzemes reģiona policijas pārvaldes dežūdaļā ienāca telefona zvans no Valmieras iedzīvotāja, kas informēja mūs par iespējamo ceļu satiksmes negadījumu Robežu ielā, kurā iesaistīts vieglās markas automašīna un velosipēda vadītāja sieviete. Policijai reaģējot uz minēto informāciju, izbraucot uz notikumu vietu, notikuma vietā tika konstatēta sievietes 1976. gadā līķis ar vardarbības nāves pazīmēm, tātad ar šautām brūcēm. Un automašīnā Opel tika konstatēts arī vīrieša līķis, 61. gadā dzimušā vīrieša, kas ir arī šī te ieroča īpašnieks, un ierocis arī tika atrasts šajā tepat automašīnā. Pēc sākotnējās notikuma pārbaudes informācija liecina par to, ka vīrietis visticamāk nogalinājis sievieti un pēc tam nošāvējis pats, lai gan precīzākus notikušā apstākļus policija skaidros izmeklēšanas laikā, un pašlaik uzsver, ka par citām notikuma versijām vēl ir pāragri spriest. Par notikušo faktu ir uzsākts krimināla process, pēc 12. nodaļas par nonāvēšanu ir nozīmētas ekspertīzes, notiek izmeklēšana. Arī mēs devāmies uz Robežu ielu, lai aprunātos ar vietējiem iedzīvotājiem. Jau dienas pirmajā pusē nekas vairs neliecina par to, ka iepriekšējā vakarā šeit norisinājušies notikumi, par kuriem iedomājoties pārņem visai nepatīkamas sajūtas. Neko nedzirdēju. Te visādi dzērāja steigā. Dzērāja un tādi bezpajumtnieki te vadzājās, un viņi velkās pa šito ielu, parasti pudeles nodot, metāla lūžiņas, bet tā... Nu, ir visādi tā, ka es eju garām mājām, es nekad, piemēram, neesmu mājās kaut ko redzējis, tur, teiksim, liekas tā dīvaini kaut kas un tā, bet, nu, neokšķerēju, baigi nepēt. Gan es nav dzirdējis. Neesmu dzirdējis neko, ja? Nē. Man te garaža, es eju uz garažu, bet vakardien es nemaz nebiju garažā. Pagaidām gan plašāka informācija par notikumu iemeslu un citiem apstākļiem nav. Tas nozīmē, ka savs darbs jāļauj darīt attiecīgajām instancēm, un arī mēs turpināsim jūs informēt par to, kā atšķetinās šis baisais notikums.